Finanšu ministrija, piesaistot biedrību iekšējo auditoru institūts un pieaicinot profesionālus risku vadības ekspertus, ir izstrādājusi risku vadības ieviešanas rokas grāmatu. Tajā ir apkopota un strukturēti atspoguļota informācija par publiskajam sektoram raksturīgajiem riskiem. Savukārt, rokas grāmatas pielikumos digitālā veidā ir iekļautas metodiskas veidlapas, lai tas būtu ērti un ātri ieviešams praktiskajā darbībā. Šo rokas grāmatu un digitālās veidlapas var atrast Finanšu ministrijas mājaslapā sadaļā Iekšējā audita politika. Risku vadība ir viens no labas iestādes pārvaldības prakses stūrakmeņiem. Tas ir pasākumu kopums, kas ļauj mazināt negatīvu notikumu vai incidentu sekas un ietekmi iestādē, aizsargāt iestādes resursus, kā arī atbalstīt un veicināt tās mērķu sasniegšanu. Gan privātajā, gan publiskajā sektorā pēdējās desmitgadēs risku vadība ir kļuvusi aizvien nozīmīgāka. Finanšu un ekonomiskās krīzes, globāli izaicinājumi veselības, piegādes ķēžu un ģeopolitiskajos aspektos padara to aizvien aktuālāk tajās iestādēs, kurās tiek pievērsta uzmanība stabilai mērķu sasniegšanai. Risku vadība aizvien biežāk sastopama kā prasība arī normatīvajos aktos. Praksē ieviesta un aktīva, elastīga risku vadība noteikti ir viens no priekšnosacījumiem, kas jānodrošina, lai iestādes spētu rēģēt uz dažādiem izaicinājumiem un saglabāt stabilitāti. Risku vadību jāuztver kā vienu no iestādes vadības rīkiem. Tas ir tāds pats instruments kā procesu uzraudzība, finanšu vadība, iekšējās kontrolas sistēma un daudzas citas funkcijas, kas ir katras iestādes pārvaldes dabiska sastāvdaļa. Ārējie sadarbības partneri, uzraugošās un kontrolējošās iestādes un sabiedrība kopumā sagaida no iestādēm kvalitatīvu un atbildīgu pārvaldību, un tā sevī ietver risku vadību. Sabiedrība sagaida arī pietiekami izaicinošus un uz attīstību vērstus iestāžu mērķus. Savukārt, lai saglabātu līdzsvaru, izaicinošajiem mērķiem jāiet roku rokā ar pārdomātu risku vadību. Gan Latvijā, gan ārvalstīs jebkurš iestāžu incidents vai laicīgi nenovērsts risks rada negatīvu publisku rezonanci. Šādas situācijas tiek tolerētas aizvien mazāk. Tiek sagaidīts, ka iestādes atbildīgi un pilnvērtīgi apzinās savus būtiskos riskus un pārvalda tos. Ko iegūst iestāde, kurā ieviesta risku vadība? Pirmkārt, tajā ir konsekventa, strukturēta pieeja risku identificēšanai un vadībai. Otrkārt, tiek atbalstīta iestādes strateģisko un darbības mērķu sasniegšana, vadot riskus, kas var kavēt sasniegumus. Treškārt, tiek veicināta atvērta un pārredzama risku kultūra, kuras ietvaros tiek atbalstīta izpratne par riskiem un to vadību. Būtisks iegūms tiek veidota lēmumu pieņemšanas prakse, kas balstīta uz risku novērtējumu, attiecīgi nosakot darbību prioritāti. Tātad notiek lēmumu sasaiste ar risku situāciju. Tiek noteikti alternatīvi rīcības veidi, ņemot vērā risku scenārijus, kā arī tiek veicināta izpratne par vidi, kurā iestādes darbojas. Un visbeidzot, tiek sniegta pārliecība iestādes vadībai, ka tiek identificēti nozīmīgākie riski un ka tie tiek vadīti efektīvi. Risku vadības ieviešana publiskā sektora iestādēs Latvijā ir kopēja prioritāte, lai veicinātu labas pārvaldības principu ievērošanu ikdienas darbībās un mērķtiecīgi virzītos uz lielāku efektivitāti valsts pārvaldes sektorā. Labāka izpratne par risku vadību var sniegt lielāku motivāciju to ieviest un pastāvīgi pilnveidot. Ieguvums no risku vadības var izprast caur saviem praktiskajiem piemēriem vai citu iestāžu pieredzi, kad risku vadība tiek piemērota kādā būtiskā jomā vai svarīgā projektā jūsu iestādē. Risku vadības rokas grāmatas galvenais mērķis ir palīdzēt Latvijas publiskās pārvaldes iestādēm izvēlēties vajadzībām un iespējām piemērotu un visaptverošu risku pārvaldības modeli, kā arī atbalstīt jau izvēlētā risku vadības modeļa sistemātisku pilnveidošanu. Esam pārliecināti, ka rokas grāmata sekmēs vienotu izpratni par risku vadības nepieciešamību un iegūmiem iestādēs, kā arī atbalstīs metodiski.
Risku vadības ieviešanas rokas grāmatas izstrādātāji ir apvienojuši savu praktisko pieredzi un teoriju, lai apkopotu būtiskākos soļus un ieteikumus, kas var palīdzēt ieviest risku vadību iestādē. Tāpat rokas grāmata noderēs arī tiem, kas jau izmanto risku vadību, apzinās tās iegūmus un vēlās esošo praksi uzlabot. Rokas grāmata nav obligāta, tomēr tas ir vienots metodiskais materiāls, ko var attīstīt un pielāgot iestādes vajadzībām. Šī ir rokas grāmatas pirmā redakcija, kas laika gaitā var tikt papildināta. Ko rokas grāmata palīdzēs? Tā palīdzēs veicināt vienotas izpratnes rašanos par risku kultūru un kā to iedzīvināt. Pilnveidot izpratni par risku vadības procesu integrāciju citos pārvaldības procesos, stiprināt risku vadības procesā iesaistīto dalībnieku pārliecību par viņu spēju pārvarēt risku vadības ieviešanas un pilnveidošanas izaicinājumus un šķēršļus. Rokas grāmatas pirmajās divās nodaļās var iegūt informāciju par risku vadības pamatiem, standartiem, regulējumu un terminoloģiju. Tāpat arī par risku vadības lomu un nozīmi iestādes darbībā. Iekļaut ceļa karte, kas palīdz ieviest risku vadību iestādēs, secīgi aprakstot soļus. Nākamajās nodaļās tiek sniegta informācija par risku kultūru, risku vadības pārvaldību un risku vadības procesu. Risku vadības process ir izvērsti aprakstīts, lai jūs varētu iepazīties ar katru procesa posmu. Savukārt noslēgumā iekļaut informāciju par publiskajam sektoram raksturīgākajiem, jeb tipiskākajiem riskiem un iekšējā audita lomu risku vadībā. Katras nodaļas beigās iekļauts kopsavilkums par tajā pieejamo svarīgāko informāciju. Pielikumos iekļauts metodiskas veidlapas risku vadības procesiem. Rokas grāmata ir pielietojama iestādēs neatkarīgi no risku vadības brieduma līmeņa, iestādes izmēra un nozars. Būtiska rokas grāmatas sastāvdaļa ir praktiskie risku un to novērtējumu piemēri, kā arī ieteikumi, kā iedzīvināt risku vadības kultūru, kā noteikt risku vadībā iesaistīto darbinieku lomas un tam līdzīgi. Rokas grāmatu var pielietot iestādes vienotu risku vadības prasību izstrādei, risku vadības sinhronizēšanai ar publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām, lielumu un darbības specifiku, risku vadības ieviešanas un pilnveidošanas plānošanai un organizēšanai, risku vadības brieduma līmeņa novērtēšanai un paaugstināšanai. Tāpat arī risku vadības procesa dalībnieku kvalifikācijas paaugstināšanai un mācību plānošanai, risku vadības procesu integrācijai ar citiem pārvaldības procesiem, visaptverošu risku vadības modeļu izveidei. Publiskās pārvaldes iestādes risku vadības stipro un vājo pušu novērtēšanai. Rokas grāmata nav domāta tikai risku vadītājiem. Tā būs noderīga arī augstākajai vadībai, ministrijas valsts sekretāri, iestādes vadītāji, pašvaldību vadītāji, kur atbildībā ir lemt par risku vadības nepieciešamību, ieviešanu un tālāku risku vadību arī pārvaldīt un pilnveidot. Risku vadības speciālistiem, kuri piedalās risku vadības pārvaldības plānošanā un nodrošināšanā, sadarbības organizēšanā ar augstāko vadību. Risku vadības procesa dalībniekiem, kuriem jāizprot risku vadības nepieciešamība un sava loma risku vadības procesā, kvalitātes vadītājiem, kur uzdevums ir apzināt neatbilstības un novērst un nodrošināt procesu nepārtrauktu pilnveidošanu. Procesu vadītājiem, kuri veicinās procesu integrāciju ar risku vadības procesu, lai sekmētu visaptverošas risku vadības ieviešanu. Tiem iestādes darbiniekiem, kuriem ir svarīgi izprast risku vadības būtību un savu lomu risku vadības procesā. Un arī iekšējiem auditoriem, kuriem svarīgi gūt informāciju par risku vadības atzītajiem ietvariem, procesu un tā elementiem, lomu sadalījumu, kā arī risku vadības nozīmi un pievienoto vērtību iestādes pārvaldībā. Ir daudz dažādu starptautisku modeļu un standarti vadlīnijas par risku vadību.
Šobrīd Latvijā valsts iestādēs nav noteikts, ka kāds no tiem būtu obligāts, līdz ar to iestādes var izmantot pieejamo informāciju, mācības, standartus, modeļus pēc saviem ieskatiem un vajadzībām. Pasaulē visplašāk izmanto 3 risku vadības standartus – ISO 31000, COSO risku vadības integrēto ietvaru un oranžo grāmatu ISO 31000 2018 risku vadība vadlīnijas. Šīs standarta mērķis ir sniegt vispār atzītu bāzi risku vadībai neatkarīgi no iestādes veida, izmēru un nozars. ISO ir izstrādāts tā, lai šo bāzi varētu pielāgot jūsu vajadzībām. Modelī ir sekojoši risku vadības posmi: risku identificēšana, risku analīze, risku izvērtēšana, reaģēšana uz riskiem, risku mazināšana, uzraudzība un citas darbības. Papildus tam ISO tiek izdalīti šādi svarīgi risku vadības aspekti: iekšējās un ārējās vides analīze, risku vadības dokumentācija, risku informācija un komunikācija, konsultēšana, risku vadības uzraudzības pārskatīšana, pastāvīga pārvērtēšana un uzlabošana. COSO ietvars liek uzsvaru uz risku vadības integrēšanu visā iestādes vai uzņēmuma darbībā. Šī ietvara komponenti un principi ir savstarpēji saistīti. Ietvars ir iedalīts 5 komponentēs. Pirmā ir pārvaldība un kultūra. Pārvaldība nosaka iestādes attieksmi pret risku vadību un uzsver tās nozīmīgumu, kā arī pāraudzības lomu. Savukārt kultūra veicina ētisku vērtību noteikšanu un rašanos, atbilstošu uzvedību un izpratni par risku vadību iestādē. Otrā komponente ir iestādes risku vadība, stratēģija un mērķu noteikšana, kas savstarpēji integrējas strateģiskās plānošanas procesā un ir neatdalāmas sastāvdaļas. Trešā ir ieviešana. Stratēģijas ieviešanu un noteikto mērķu sasniegšanu ietekmējošie riski ir jāidentificē un jānovērtē. Risku līmeni salīdzina ar riska apetīti. Iestāde izvēlas risku vadības pasākumus, riskus iekļauj kopējā portfelī un vērtē portfeļu kopskatu. Šī procesa rezultāti tiek ziņoti galvenajām iesaistītajām pusēm. Ceturtā komponente ir uzraudzība un izmaiņas. Vērtējot iestādes darbības rezultātus, iestāde var noteikt riska vadības elementu darbības efektivitāti. Būtisku iestādes darbības izmaiņu gadījumā var veikt izmaiņas risku vadībā. 5. komponente ir informācija, komunikācija un ziņošana. Lai risku vadība būtu efektīva, nepieciešams pastāvīgi iegūt un apmainīties ar informāciju par riskiem. Informācijas apritē jābūt gan no iekšējiem, gan ārējiem informācijas avotiem. Šīs 5 COSO komponentes aptver 20 principu kopumu, kuri norāda uz iestādes nepieciešamo ieguldījumu katras komponentes virzībā, lai sasniegtu iestādes risku vadības mērķus. Piemēram, daži no principiem ir risku vadības kultūras izveide, risku apetītes noteikšana, risku procesa posmu ievērošana un risku informācijas izplatīšana. Oranžā grāmata, jeb The Orange Book. Tas ir apvienotās Karalistes valsts pārvaldes un publiskā sektora vajadzībām izstrādāts risku vadības modelis kopā ar to skaidrojošiem dokumentiem, tādām kā vadlīnijas un arī rokas grāmata. Šī ietvara saturs ir līdzīgs ISO 31000 standartam. Oranžās grāmatas risku vadības ietvars paredz, ka risku vadībai jābūt daļai no iestādes pārvaldības un līderības. Praktiski tas nozīmē, ka risku vadībai ir jābūt tādiem pašiem risinājumiem un procesam, kas tiek izmantots un vērtēts līdzvērtīgā līmenī, kā piemēram stratēģiskā plānošana, iekšējais audits, juridiskais atbalsts. Risku vadībai, tāpat kā piemēram budžeta plānošanai un izpildes kontrolei, ir jābūt vienam no kontroles un pārvaldības mehānismiem dažādos vadības līmeņos. Risku vadībai ir jābūt formāli noteiktai un attiecināmai uz visu iestādi kopumā. Risku vadībai iespēju robežās jābūt integrētai lēmumu pieņemšanā dažādos pārvaldības līmeņos. Piemēram, pirms tiek apstiprināts iestādes vai struktūra vienības gada darba plāns, jāpārliecinās, ka ir veikta risku analīze. Pirms tiek saskaņots kādas investīciju projekts, tas varētu būt projekts ārējās infrastruktūras izveidei vai iekšējas informācijas sistēmas atbildības projekts. Projektam jāveic risku analīze.
Lēmums par projektu īstenošanu jāpieņem ņemot vērā risku analīzes rezultātus. Iestādes augstākai vadībai regulāri jāuzrauga vismaz būtiskākie riski. Tāpat iestādes augstākai vadībai jānosaka pienākumi vidēja līmeņa vadītājiem pārvaldīt to pārziņā esošos riskus. Risku vadībai ir jābūt regulāras sadarbības un informācijas apmaiņas rezultātam. Praksē tas nozīmē, ka iestādē ir noteikta regularitāte un atbildīgie, kā arī sanāksmi veidi vai informācijas kanāli, kā pastāvīgi tiek nodrošināta risku vadības informācija. Risku vadībai jāiekļauj visi būtiskie risku vadības posmi. Tie ir risku identificēšana un novērtēšana, rēģēšana uz riskiem, risku uzraudzība un risku ziņošana. Risku vadības funkcija ir periodiski jānovērtē un jānodrošina tās attīstība, piemēram, brieduma līmeņa paaugstināšana. Ja salīdzinām iepriekš minētos standartus, redzam, ka abi ietveri apraksta risku ne tikai kā negatīvu draudu, bet arī mudina uzņemties apzināt risku labāku rezultātu sasniegšanai. Abi ietveri ir rekomendējoša rakstura un neparedz atbilstības certificēšanu par prasību pietiekamu ieviešanu un ievērošanu. Abi ietveri iesaka risku vadību iekļaut lēmumu pieņemšanas procesos, vadībai uzņemoties noteiktus riskus samērīgā apjomā. ISO 31000 standarts riska apetītes jēdzienu neizmanto un neskaidro, vien īsi piemin līdzvērtīgu jēdzienu. Riska kritēriji, bet KOSO risku vadības ietvarā iekļauts garāks apraksts un piemēri par risku apetītes, tolerances un kapacitātes jēdzieniem. Savukārt oranžā grāmata pēc satura un uzbūves ir līdzīgāk ISO 31000, taču tā ir sava specifika, uzsverot risku vadības, atbildības un lomas. Specifiski paredzot, kā nepieciešama risku vadītāja loma. Kuru risku vadības ietvaru izvēlēties? Kurš ir piemērotākais Latvijai, valsts pārvaldes iestādēm? Kuru labāk izmantot? Nav viennozīmīgas atbildes uz šiem jautājumiem, jo tas atkarīgs no iestādes risku vadības brieduma līmeņa, kā arī gluži vienkārši risku vadībā iesaistīto darbinieku un iestādes vadītāju prioritātēm un iepriekšējās pieredzes ar risku vadības modeļiem. Nav viena labākā vai vispiemērotākā modeļa, ko attiecināt uz konkrētu iestādi, taču var izmantot apvienotu pieeju no dažādiem modeļiem, paņemot un ieviešot tikai kādu daļu no attiecīgajiem modeļiem. ISO modelis ietver secīgus risku vadības posmus, kā arī papildu būtiskus principus, kas atbalsta un nodrošina risku vadības ieviešanu. KOSO modelis nosaka principus, kas būtiski iestrādājami jau iestādes stratēģijas izveidē. Tas ir risku vadība ir kā elements, kas caurvīja visu iestādes darbību. ISO modelis var likties vairāk piemērots valsts iestādēm un KOSO privātajam sektoram. Taču abi ietveri veidoti tā, lai tos varētu izmantot un pielāgot dažāda veida un izmēra organizācijas. Turklāt varētu būt, ka risku vadības ieviešanas posmā ISO ir piemērotāks, ar to ir vieglāk strukturēt risku vadības elementus un uztvert standarta principus. Savukārt iestādē, kurā risku vadība jau ieviesta un sasniegts zināms brieduma līmenis, KOSO modelis varētu būt kā iedvesmas avots attīstībai. ISO, KOSO vai citu modeļu risku vadības principu izmantošana uzreiz nenozīmē nepieciešamību un prasību formāli certificēties un veikt atbilstības auditus pret šiem standartiem. To iestāde var izvēlēties veikt pēc laika, ja saredz nepieciešamību un iespēju. Rokas grāmatā risku vadība aprakstīta secīgi par risku vadības posmiem, līdz ar to var teikt, ka rokas grāmatas struktūra pamatā balstīta uz ISO. Taču tā satur arī KOSO un citus modeļus un risku vadības labās prakses principus. Bieži vien modeļiem risku vadības posmi ir līdzīgi, un arī daži svarīgākie risku vadības pamatprincipi ir kopīgi vairākiem modeļiem un standartiem. Piemēram, daži no kopīgajiem principiem visiem modeļiem ir risku vadības sasaiste ar iestādes mērķiem, nepieciešamība riskus novērtēt un prioritizēt, kā arī risku informācijas apmaiņas un komunikācijas nozīmīgums. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem modeļiem, iesakām izlasīt attiecīgo rokas grāmatas sadaļu. Neatkarīgi no tā, kādu modeli jūs ieviešat un vai vispār izvēlaties piemērot kādu konkrētu standartu, ir svarīgi, lai risku vadība
jūsu iestādē būtu visaptveroša. Tas nozīmē, ka tā aptver visas vai vairākas struktūra vienības vai projektus iestādē. Būtiski, lai risku vadība nebūtu izolēta tikai dažos procesos vai departamentos. Visaptveroša risku vadība nozīmē arī to, ka iestādē ar vienlīdzīgu metodi un pieeju, izmantojot vienotus principus un kārtību, tiek pārvaldīti dažādu līmeņu un veidu riski. Ik katrā struktūra vienībā ir jāvērtē strateģiskie riski, kas var ietekmēt visas iestādes darbību, operacionālie riski, kas var ietekmēt vairākas struktūra vienības horizontāli, un ikdienas riski, kas var ietekmēt atsevišķas struktūra vienības procesa vai sistēmas darbību. Un tas nozīmē, ka risku pārklājumam ir jābūt visos līmeņos - iestādes struktūra vienību, horizontālajiem un vienas struktūra vienības ietvaros. Risku jomu ziņā ir jāaptver personāla, finanšu, informācijas un tehnoloģiju, tehniskos, vides, operacionālos, reputācijas, juridiskos, krāpšanas un korupcijas, kā arī citus riskus. Risku ietekmes sfēras ir gan iestādes iekšienē, gan ārēji, tādas, kas skar sabiedrību un ārējos klientus, partnerus. Tāpat ir jāņem vērā, ka riski iestādē var skart citas iestādes, nozares vai valsts līmeņa sistēmas. Bieži pieļauta kļūda ir risku pārvaldības izolēšana dažādās struktūra vienībās, neveicot analīzi par risku kopsakarībām, miedarbību, neapsverot kopīgu lēmumu pieņemšanu. Piemēram, iestādes pārvalda tikai darba aizsardzības, korupcijas un krāpšanas vai Eiropas Savienības fondu projektu riskus. Šādos gadījumos zūd risku vadības un kopīgās lēmumu pieņemšanas un mērķu izpildes pārvaldības konteksts. Vēl sarežģītāk ir tad, ja dažādiem riskiem piemēro arī dažādas novērtēšanas un ziņošanas metodes. Ņemot vērā normatīvo regulējumu vai standartu specifiskās darbības un risku jomās, iestādes mēdz ieviest atsevišķus risku vadības posmus vai elementus. Piemēram, IKT riski, korupcijas un krāpšanas riski, darba drošības riski. Taču esošā prakse netiek salāgota vai attīstīta, lai ieviestu risku vadību visā iestādē kopumā. Veidojas nesaistīti, sadrumstaloti risku vadības elementi, kas apgrūtina iestādes operatīvo un strateģisko risku pārvaldību. Taču tieši visaptveroša risku vadība ir būtiska risku vadības veiksmīgai ieviešanai, tās optimāliem rezultātiem un atbilstošas risku kultūras uzturēšanai. Nākamajās video sadaļās tiks apskatīti risku vadības ieviešanas secīgie posmi, risku pārvaldības galvenie aspekti, 3 līniju modeļu pielietojums un risku vadību reglamentējošo dokumentu kopums. Šis risku vadības ieviešanas materiāls ir viens no vairāku video sērijas. Pārējie ir pieejami Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā Iekšējā audita politika.